Зубы в груди, стоя, ненаглядно меня называла и клялась. Я твоя, только месяц в окошко сверкал, полон страсти, чудные плети, без конца целовал. Sākumu es neatceros. Atceros, kā tēvs strādā savā darbnīcā. Atceros glabošas mašīnas un nebeidzamo izgudrojumu rasējumus, kas glabājas uz viņa rakstām galda. Pastaigas ar guvernanti manā mīļajā Rīgā un viesības, kuras slepus vēroja pa durvju spraugu pēc paklausīga Gute Nacht fātā. Vīrieši jau ir viegli iedzēruši un sievietes smaidošas. Vēl es atceros mātes nāvi, to, kā man birst asaras un sāļo jūru. Pēc tēva nāves manā dzīvē nekas nemainās. Manu un māsas audzināšanu uzņemas māmiņas draudzene Anastasija Stepānovna. Mēs progresējam klavierspēlē, apmeklējam privātās dziedāšanas stundas. Mums ir franču guvernante un vācu valodas skolotāja. Man patīk zīmēt un lasīt. Vasaras brīvlaikā Vīnē klausāmies Vāgneru, apmeklējam Minhenes operu, lai redzētu uz skatuves Šaļāpinu. Ķelnē pirmo reizi braucam ar automobīli un abas ar māsu zīmējam mašīnas sēdvietu plānu. Lai atcerētos, tas ir svarīgi.
Laikam mana bērnība ir piepildīta un pārtikusi. Wir warten auf Wunder, weil nichts mehr uns wundert auf der bösen, bitterbösen Welt. Wir glauben noch immer, dass einmal in 100.000 Jahren ein Stern vom Himmel fällt. Die wo, das ist ja gar nicht so. Nur man vergisst in all dem Lebensmist, dass die Jugend, die wunderschöne Jugend, das allergrößte Wunder ist. Pavasaris. Muhinas jaunkundze pārceļas uz dzīvi Maskavā un tiek uzņemta tirgotāju aprindās. Pieņemšanas, mājas teātra izrādes, dejas un pusdienas ar smalkām sarunām par skaisto vasaru, augsto ziemu un labākajiem laulību piedāvājumiem. Man nepatīk flirts un uzmācīgi pielūdzēji. Man patīk dejot. Viesībās iepazinos ar Ļubovu Sergejevnu Popovu. Ļuba ir liela auguma. Viņai ir skaistas acis un pareizi veidotas ķermeņa proporcijas. Izteikti sievišķīga būtne ar sievietē netipisku dzīves un mākslas uztveri. Viņa periodiski aizraujas ar Gogēna, Van Goga un Cezāna glezniecību. Ļubai piemīt brīnišķīga krāsu izjūta. Viņu aizrauja viss jaunais. Ieklausoties viņas spriedumos par mākslu, šķiet, beidzot sāku no tā visa kaut ko saprast. Sāku sev uzdot jautājumus. Ko es daru un kāpēc? Tas ir labi. Ļuba saka, māksla ir kā iekšējā redze. Ir jārunā par to, ko tu jūti. Viss pārējais ir naturālisms. Mākslinieka Maškova darbnīca. Viņš ir viens no maniem pirmajiem zīmēšanas skolotājiem. Bet man viņš vienmēr saka, jūs neredzat modeli, jaunkundz. Mēģināt skatīties kopumā. Tikai tad jums atklāsies kustība, raksturbūtība un forma. Darbnīca vairāk atgādina sporta zāli. Tūlīt pēc fiskultūras stundas puiši uzvelk ķiteļus, bet kādai no meitenēm jāizģērbjas un kailai jādodas uz modeļu podestu. Visiem, kas vēlas apmeklēt meistaru nodarbības, ir jābūt veseliem, fiziski izturīgiem, strādīgiem un talantīgiem. Jātic savam spējām un savam skolotājam. Jūs neredzat modeli, jaunkundz. Mēģināt skatīties kopumā, viņš murmina. Tikai tad jums atklāsies kustība, raksturbūtība un forma. Sākumam aizmirstiet detaļas. Skatieties un iegaumējiet būtisko. Man patīk liela auguma cilvēki un cilvēki ar lielo burtu. Dante, Šekspīrs, Puškins, Lermontovs. Tolstojs ir ģēnijs, bet es viņam Annā Kareņinā neticu. Nemīlu Čehovu. Turgeņevs man nepatīk.
Viss tur it kā ir kārtībā, bet nav lielu cilvēku. Man nepatīk mazā cilvēka poēzija. Man ir tikai viena fantāzija. Kad braucu vilcienā uz laukiem, man patīk stāvēt pie loga un iedomāties, ka eju kājām blakus vilcienam. Ģērbusies zaļā lapu tērpā, un neviens mani neredz. Vienkārši nevar ieraudzīt. Ja kāds nāktu pretī, es paslēptos zālē un pazustu ainavā. Nespēju lasīt filosofiskus rakstus. Man tur tik ļoti pietrūkst tēlainības. Kad lasu, es iztēlojos visu, kas rakstīts. Vispirms savā fantāzijā uzzīmēju notikuma vietu. Cilvēkus redzu krāsās un ģeometriskās formās. Tāpat kā burtus un ciparus. Skaitlis 5, manuprāt, ir zaļā krāsā. Trīniekam ir 3 stūra forma. Sevi jūtu kā taisnstūri. Mani skaitļi ir 4 un 8. Man patīk upes smarža. Tuvojās Ziemassvētki. Studijā brīvdienas. Tēvoču īpašumā sabraukuši viesi. Ir jautri. Visi piedalās spiritiskos seansos un brauc no kalna ar ragaviņām. Es traucos lejā, seju pavērsusi uz priekšu. Jūtu vēju, balto dzestro sniegu un smieklu sev apkārt. Pēkšņi ragavas milzīgā ātrumā tuvojas koka stumbram. Un es ietriecos tajā ar seju. Acis aiztek asinīm. Sāpes nejūtu. Liekas, nokrakšķi galvaskauss, un es ar roku pārbraucu sejai. Asaras sajauts ar asinīm un kož acīs, mutē saglabājot sāļu garšu. Dzīvot vairs nav jēgas. Man gribas bēgt, noslēpties. Zaudēju samaņu. Apkārtējie rūpīgi slēpj no manas spoguli. Kad pēc operācijas noņem apsēju, pirmais iespējas ir šausmīgs. Sarkanas šuvis uz abiem vaigiem. Labā sejas puse lielāka par kreiso. Gadu mana seja atgādina par notikušo. Pēc gada iejutīgie radi vaicā, ko es vēlētos par visu vairāk. Es atbildu: braukt, mācīties uz Parīzi. Parīzē es dzīvoju patstāvīgi. Arī Ļuba studē pie burdeles. Viņš mācījies pie Rodēna. Burdele ir maza auguma, mazāks par mani. Kasbārdiņa, velveta uzvalks, kādus nesā tikai mākslinieki un strādnieki. Viņš stāv un skatās uz mani caur pieri.
It kā nevērīgi, bet ļoti uzmanīgi. Tad uzmet skatu manai skulpturālajai etīdei un noburkšķi. Polisē, polisē, mademoiselle. Pulējiet, pulējiet. Nogludiniet to lietu līdz pilnīgai garlaicībai. Tad redzēsit visu, kur esat kļūdījusies. Apkārt mutuļo bohēma, bet es cenšos uzvesties saprātīgi. Sākumam aizmirstiet detaļas, mademoiselle, un centieties iegaumēt būtisko. Jūs visai bieži kļūdāties. Es saskumstu. Klīstu pa Sēnas krastu līdz Eifeļa pakājai un turpinu domās strīdēties. Vēl nekad neesmu redzējusi Parīzi no augšas. No otrās, trešās platformas cilvēki lejā izskatās līdzīgi skudrpūznim, un es tai brīdī iedomājos, katram no viņiem ir savas raizes, savas cerības, savs lepnums un sava pasaule. Izklaižu manā dzīvē nav daudz. Tam nepietiek laika. No rīta veidošana, vakarā skices. Nauda ir, bet tās pietiek tikai ikdienas vajadzībām. Katru brīvu brīdi pavadu Luvrā. Īpaši man piesaista senās Ēģiptes māksla un grieķi. Apburošas ir indiešu skulptūras. Ja skaties ilgāk, šķiet ieskaties sevī. Biju uz Picasso, Ležē un Šagāla izstādi. Kubisti atkailina formu, tēls viņus neinteresē, bet tas, manuprāt, mākslā ir vērtīgākais. Uz teātri eju reti. Noskatījos Aleksandru Ņevski. Blakus francūži šausminājās, bet Debussy kungs uzlūdz pie sevis darbnīcā uz bļinām. Tās cep savādāk nekā pie mums. Pa vienai uz pannas un tad met gaisā. Debussy kundze bijusi Krievijā. Jautāja, kāpēc Krievijā viss degunu šņauc rokā. Esmu izlēmusi apmeklēt Rišē anatomijas lekcijas. Anatomijas studijas mani saista kā zinātne par cilvēku. Es tajā meklēju atbildes uz sev neskaidriem jautājumiem.
daudz domāju par dzīvi, kas mums dota. Cik trausls ir viss dzīvais. Mūsu laika māksla noteikti balstās uz traģēdijas pamatprincipiem. Mēs dzīvojam ar spēcīgām emocijām un pretmetiskām sajūtām. Es ticu, ka kailums ir neaizsargāta patiesība. Nākamā gada vasarā mēs ar Izu burmeisteri braucam uz Itāliju. Roma, Florence, Neapole, Venēcija. Romā redzēsim visu Botticelli, Leonardo un Michelangelo. Viņā ir nemiers, un viņš rada kā dievs. Man patīk vīrišķīga māksla. Visi Michelangelo tēli ir heroiski. Man šķiet, viņš ir vienīgais mākslinieks, kas tā spējas ieraudzīt un attēlot cilvēku. Domāju, ka skulptūrā katram stilam ir savs ritms. Šis ritms dzimst līdz ar laikmetu un sabiedrību, kas to veido. Renesanse atstājusi vēsturei varonīgus un spēcīgus tēlus, kas savu laikmetu raksturo kritiski. Jūlija vidū jāatgriežas Maskavā. Sācies Pirmais pasaules karš. Veco laiku godība pagaisusi, un es to pārdzīvoju mazāk par radiem. Parīze man iemācījusi redzēt citādi. Apmeklēju žēlsirdīgo māsu kursus un sāku strādāt kara hospitālī. Mana dzīve izmainās pilnībā. Redzu tikai ievainotos, tik daudz asiņu un nāves, kas jau kļuvusi pašsaprotama. Pēc dežūrām lazaretē veidoju kostīmu un dekorāciju skices teātra projektiem. Tēlniecības studijas atsākas tikai kara beigās. Telpa nav liela. Logi abās pusēs. Stūrī kaste ar māliem, plauktos māla figūras. Es, darba virsvarcī, atrotītām rokām mīcu mālus. Kara ārsts Zamkovs pirmo reizi manā darbnīcā. Tāds klusums. Var dzirdēt, kā izlietnē pil ūdens. Studēju modeli, kā ārsts slimnieku operāciju zālē. Zamkovs man patīk. Viņš ir vīrišķīgi skaists. Aprīlī Vladimirs Iļjičs Ļeņins izdod dekrētu par veco pieminekļu nojaukšanu, kas uzstādīta cariem un viņu kalpiem, aicinot tēlniekus izstrādāt kolektīvo revolūcijas monumentālās aģitācijas projektu, kur tiks iesaistīti visi Krievijas tēlnieki. Par revolūciju neko daudz nezinu. No savas vecās dzīves esmu atvadījusies.
kolektīvs, monumentālo skulptūru projekts visai tautai skan aizraujoši. Līguma paraksts 76 tēlnieki. Arī es. Zamkovs jau sen grib izrunāties. Es vilcinos. Visapkārt tik daudz ciešanu, kādas tur kāzas. Beigās mēs ar Zamkovu tomēr reģistrējamies. Dzīvot kopā ir vieglāk. Vīram slimnīcā dala pārtikas kartītes, un viņš par mani ļoti rūpējas. Atstāju darbu hospitālī. Mēs pārceļamies uz 2 mazām istabiņām, kur Aleksejs Andrejevičs iebūvē taupības krāsniņu, lai mūsu 5 stabu dzīvokli Plotņiko ielā varētu izīrēt. Strādāju pie pirmā kolektīvā pasūtījuma. Mākslas padome ir sajūsmā vēl pirms tā nodošanas. Grāmatu izdevēja Novikova piemineklis nebūs monumentāls. Figūra pilnā augumā ar grāmatu rokās. Mājinieki nav apmierināti. Jāstrādā arī Ziemassvētkos. Darbnīcā briesmīgs augstums. Māls sasalis. Iekurināju krāsniņu. Pakāpos uz trepēm un ar šausmām ieraudzīju. Galvā figūrai plaisa. Manā acu priekšā tā kļūst aizvien lielāka, līdz tā sašķīst un nokrīt turpat blakus zemē uz grīdas. Atstāju visu un atgriežos mājās. Kopā ar kamerteātra dekorātori Aleksandru Eksteri strādājam Popovas darbnīcā, mēģinot nopelnīt naudu iztikai. Izdomājām modelēt cepures un jostas. Es pazīstu vairākus šuvējus un modelētājus. Viņus mums piegādā klientus. Pievienojas arī kostīmu māksliniece Lamānova. Mēs ar Sašu esam viņas lielākais atbalsts, attīstot jaunu sieviešu apģērbu modes līniju, kas tiek piedāvāta plašai publikai 1923. gada Viskrievijas sasnieguma izstādē Maskavā un kļūst par pirmo padomju valsts modeļnama modes kolekciju. Piemēram, kostīms. Kostīmam jābūt pašūtam tā, lai tas atbilstu vienkāršai ģeometriskai formai. 3 stūrim, taisnu stūrim vai kvadrātam. Krāsa nosaka kostīma raksturu. Pasaules izstādē Parīzē mūsu kleitas ir īsts triumfs. Es mīlu Maskavu. Mīlu šo laiku. Mēs dzīvojam varonības laikmetā. Nedomāju, ka māksla spēj attainot dzīves realitāti. Tā runā par sapņiem un ideāliem. Mākslinieku savienība izsludina 3. tēlniecības konkursu.
es piedāvāju darbu ar devīzi Revolūcijas liesma, veltījums Sverdlovam. Meklēju tēlus heraldikā, atcerējos mītu par Hēraklu ar cilvēku ķermeni un putnu spārniem. Figūrai roku vietā ir jābūt spārniem, un drānām jāplīvo vējā. Skices sāku zīmēt tušā, meklēju cīņas, slavas un gaismas atribūtiku. Tēlniecība nedrīkst būt pasīva, bet gan aktīva dzīves pozīcija, kas aizrauj, jo mākslinieks dzimst savā attieksmē pret apkārtējo pasauli. Mums mājās nelaime. Laukos Vsevolods nokrits no dzelzceļa uzbēruma. Vīrs viņu operē pats. Es asistēju. Veiksmīgas operācijas rezultāts iespējams tikai 10 no 100 gadījumiem. Sākusies kaulu tuberkuloze. Ja viss būs labi, Sevam 3 gadus būs jāpārvietojas uz kruķiem. Vasaras vidus. Mēs izbraucam uz laukiem. Aleksejs Andrejevičs dārzā ierīko darbnīcu. Man tā vēl nekad nav bijusi tik skaista. Sienas no siltumnīcas stikla sastatnēm. Turpat krīt āboli, šalts lapas un dzied putni. Atveda mālus. Iekārtojām darbgaldu un stalažas. Sāku strādāt. Augusta beigās 2-metrīgā statuja mālā pabeigta. Skulptūra glabājas Romas Vatikāna muzejā. Identisku kopiju veidoja Treķakova galerijai. Izstādes atklāšanā iepazinos ar Čkalovu. Viņš mani uzaicināja izmēģinājumu braucienā ar savu lidmašīnu. Čkalovs liek man piesprādzēties, un mēs lidojam. Man drusku bail, bet tā tomēr ir neaprakstāma sajūta. Lidot augstu gaisā. Debesis taču pieder tikai putniem. Zemnieci par 10 000 lirām pārdod uz Itāliju. Man piešķir lielāko prēmiju – 1000 rubļus un uzdāvina ceļojumu uz Parīzi.
met tout à l'envers. Et le bonheur, tout pour pas cher, chagrin des peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Parīzē dzīvoju pie Eksteres. Cik dīvaini bija šeit atgriezties. Biju tēlnieku darbnīcās, redzēju visas izstādes. Apmeklēju burdeli. Nezinu, vai viņš mani pazina vai tikai izlikās. Tomēr pagājuši 15 gadi. Jaunie metra darbi izskatās pārlieku stilizēti. Laikam noguris. Bet, lai kā ar būtu, viņš meklē tēmām nozīmīgus tēlus. Man nepatīk pārspīlēti plastiska forma. Tai nav dvēseles. Sāku darbu pie ģimenes portretu galerijas. Mūsu mājās svētki. Mans dēls beidzot atkal sāk staigāt. Trīsdesmitais marts sākas ar jaunām, ilgstošām nepatikšanām. Aleksei Andrejeviča dzimšanas diena. Tikko notikusi tīrīšana. Apkārt notiek tik daudz nesaprotama un biedējoša. Avīzē rakstīts, ķirurgs Zamkovs strādā medicīnas zinātniski pētnieciskajā institūtā. Viņš ir šarlatāns un institūta vārdu izmanto sautīgos nolūkos. Tie ir meli, un tam es neticu. Beidzot man ir piemērots modelis. Jauna meitene ar šauru vidukli, nelielām, stingrām krūtīm un spēcīgām kājām. Esmu sagatavojusi uzmetumus dažādās pozās. Zīmējumā parādās dzīva formas izjūta, raksturs, kustība un vienkāršība. Viņa būs pozētāja vairākiem darbiem. Jūlija, vējš, sievietes tors, jeb figūras modelis stiklā. Pēc atgriešanās no Parīzes patīkama ziņa. Mans darbs ir piedalījies starptautiskajā Venēcijas mākslas izstādē. Mūsu dzīvokli konfiscē, un Alekseju izsūta uz Voroņežu. Es dēlu atstāju savai mīļajai auklei. Visi mani plāni Maskavā pajūg. Zamkovs izsūtījumā strādāt dzelzceļa slimnīcā. Es noformēju Voroņežas kultūras namu. Un tā arī ir labāk. Maniem darbiem nav klasu apziņas. No manis neviens negaida socialistisko realismu. Gaida tādas dzīves realitātes attainojumu, kāda tā nav, bet kādai tai vajadzētu būt. Nezinu, vai es to spēju.
Pēc atgriešanās Maskavā Zamkovs darbu vairs nevar atrast. Pacienti nāk pie mums uz dzīvokli. Ir pagājuši 4 gadi. Diskusija par naturālismu un formālismu mākslā turpinās. Mūsu jaunajās mājās ir šauri. Nav mājīgi. Kādreiz te bijis kaut kāds kantoris, un šis kantora gars ir saglabājies. Nav vietas ne darbnīcai, ne Aleksija Andrejeviča kabinetam. Negribu piekrist, ka mana mākslas pieredze varētu būt traucējoša kvalitatīvam monumentālas kultūras rezultātam. Tikai pārzinot dažādos mākslas žanrus, tēlnieks var izvēlēties konkrētajam darbam nepieciešamo stilistiku. Tēlniekam jāprot redzēt vairāk par citiem. Maskavā uz ielām zāģē kokus. Tas izskatās šausmīgi. Beidzot man piešķirt nelielu darba telpu strādnieku barakās. 10 kvadrātmetri. Ar to neko daudz nevar iesākt. Un man arī nav nekā žēl. Tikai dabas. Nav nekā skaistāka par kokiem, puķiem un pļavām. Un tiklīdz es iedomājos par dārzu, tas atnāk pie manis. Gribu izveidot tādu kā sapņu dārzu, kur visi cilvēki būtu laimīgi, bet vai tas maz ir iespējams? Pilsone Muhina aicināta sagatavot monumentālās skulptūras ansambļa skices 37. gada Parīzes vispasaules izstādes PSRS paviljonu konkursam. Darbs jāsāk nekavējoši, bez kavēšanās saņemot no arhitekta paviljona rasējumus. Tas ir liels gods, kas var pārvērsties arī lielās nepatikšanās. Dīvaini, ja veidoju skices pēc pasūtījuma, kāpēc tad vēl konkurss? Visu vasaru strādāju. Jāturpina iesāktā revolūcijas tēma. Pēc konkursa noteikumiem saglabājot tajā vīrieša un sievietes kailķermeņus un padomju valsts simboliku. Kompozīcijai nepieciešams lidojums. Kustība, kas vērsta uz augšu. Figūrām jārada nevis kustības, bet gan lidojuma iespaids. Šodien pieteicās komisija, bet ieradās Vjačeslavs Mihailovičs Molotovs viens pats. Es braukšu uz Parīzi. Nekad vēl neesmu strādājusi rūpnīcā, bet nu mūs apkalpo vesels mašīnu būves rūpnīcas cehs. Skulptūra detaļas leno tērauda formās, un tad tās tiek apstrādātas. Rokas un kājas ir tik milzīgas. Tajās var iekāpt kā laivās. Skulptūras karkasam vien nepieciešams 5 tonnas māla. Dienu un nakti ceļamkrāns turpina piedāvāt jaunas un jaunas skulptūras detaļas. Visi ir bezgalīgi noguruši. Guļam turpat, cehā uzmaiņā. Tēraudlējēji strādā līdz spēku izsīkumam. Es arī nostājos pie krāsnes. Paiet mēnesis, bet darbi virzās uz priekšu lēni. Strādnieks un kolhozniece ir 30 metrus augsta un sver 75 tonnas.
2 mēnešus strādājām, neizejot no darbnīcām, atvēlot ēdienreizēm 10 minūtes. Un tad beidzot, karavāna ar 28 vagoniem, kuros rūpīgi iepakoti statujas fragmenti. Inženieru grupas pavadībā dodas ceļā cauri Eiropai uz Franciju. Saņem paciņu ar pārsteigumu no modes nama. Jaunu kleitu Parīzes braucienam. Protams, man nav piemērots garderobs tik svinīgai reizei. Nezinu, kā viņi par to iedomājās. Ar sajūsmas vārdiem par strādnieku un kolhoznieci uzstājas Picasso, Romains Rolāns, Luis Aragons. Grandios panākumi. Mana skulptūra atrodas tieši pretī fašistiskās Vācijas paviljonam. Strādnieks un kolhoznieks noteikti nav vēsturisks patiesības modelis, bet gan simboliska un tēlaina mākslinieka konstrukcija, kas attaino laikmetu ideālu. Svarīgi, kā skulptūra būs apgaismota. Planetārijā pasūtījām Parīzes zvaigžņu karti no māja līdz oktobrim, lai var redzēt debesis un to, kā krīt gaisma. Šis jautājums atrisinājās. Strādnieks un kolhozniece izraisa franču publikas sajūsmu. Tēlniecība nedrīkst būt pasīva. Tai jābūt aktīvai dzīves pozīcijai, kas aizrauj masas ar domu vai konkrētu rīcību. Pieminekļus mēs ceļam par padarīto cilvēkiem, kas strādā sabiedrības labā. Jo mākslinieks dzimst savā attieksmē pret apkārtējo pasauli, pirmkārt jau pret sabiedrību. Esmu nogurusi, bet laimīga. Atpakaļceļā gribu dēlam parādīt Rīgu, Brīvības pieminekli un vectēva mājas. Biju pieņemšanā kinostudijā mūsu filmu Svinīgi un skaisti. Turpinu darbu pie skulptūrālā ansambļa Maize. Līdz rudenim jāpaspēj pabeigt skices bareljefam ar Arhimēda, Pitagora un Kanta portretiem. Maskavā atkal notiek nesaprotamas lietas. Pēc Ņujorkas izstādes arestēts Parīzes paviljona direktors. Slēgts Alekseja medicīnas zinātniskās pētniecības institūts. Izmēģinājuma lidojumā nosities Čkalovs. Smagi un sāpīgi. Laikam būs karš. Vārds kā akmens nokrīt. Man uz krūtīm. Tikšu galā, lai ar kādu bēdu sūtīs. Darba daudz ir dvēselē, kas nosalusi. Jāmācās no jauna saprast to, kā dzīve rit. Atnāk vasara un atkal rudens.
jāsaņemas. Atmiņa līdz galam jānosit. Bet aiz loga jūras siltās šalkas, svinīgi kā svētku zvani skan. Un es zinu, kas ir vientulība, kura pieder tikai man. Atcerējos Ahmatovu. Viņa raksta kā tēlniece. Vienkārši un spēcīgi. Mūsu vasarnīcā viesojas izcilā balerīna Galina Ulanova. Arī viņa ir piekritusi man pozēt portretam. Es ļoti priecājos un gaidu viņu savā darbnīcā. Ļeņingradas stikla rūpnīcā. Tāda ražotne bija pamesta novārtā. Kopā ar Aleksandru Nikolaiviču Tolstoju uzrakstījām vēstuli Molotovam. Un eksperimentālais cehs ir gatavs darbam. Esmu uzņēmusies tā māksliniecisko vadību. Atjaunojām stikla glāzes modeli, kur Parīzes kafejnīcā zīmēju uz salvetes pirms daudziem gadiem. Tā būs izturīga glāze ar neskaitāmām šķautnēm. Stikls ir jūtīgs un trausls. Fantastiski universāls materiāls. Modelējot traukus, atcerējos Itālijas ceļojumus un stikla fabrikas Murano produkciju. Maskavai aizvien tuvāk pienāk frontes līnija. Внимание! Говорит Москва. Es nekur nebraukšu. Заявление советского Tēlnieku правительства. darbnīcas evakuējas. Граждане, Šodien saņēmām pavēsti. танки, Tankā sadedzis Alekseja brālis, arhitekts Sergejs Zemkovs. Viņš bija ģimenes mīlulis. Ar viņu man saistās darbs pie daudziem nepabeigtiem projektiem. Mākslinieku savienība atkārtoti norāda uz nepieciešamo evakuāciju. Pēc mēneša brauciena vilcienā nonāksim galapunktā. Mazā ciematā pie Sverdlovskas, kuru dibinājis Pēteris I. Памятный вечер падал платочек твой след, как провожала и обещала синий платочек беречь. И пусть со мной нет сегодня любимой, родной. Знаю, с любовью ты безголовую прячешь платок дорогой. Vilcienā dzeram tēju no manām jaunajām glāzēm. Tās ir praktiskas pielietojumā un gandrīz neplīstošas. Aleksejs ar dēlu strādā mašīnu būvas rūpnīcā. Darbnīca man ierādīta bibliotēkā ar stikla sienu un skatu uz ezeru. Smalkāk nevar būt. Bet man te nav ko darīt. Rakstu uz Maskavu, lai ļauj atgriezties. Man atbild sēdiet klusu, Vera Ignaķievna. Stipriniet nervus un taupiet spēkus tālākam darbam. Pilnīgas muļķības. Nevaru es te mierīgi sēdēt. Nav man tādu tiesību.
Pēc 3 mēnešiem atgriežamies Maskavā. Pēdējos 100 kilometrus visu laiku stāvu pie loga. Daudz no maniem kolēģiem un draugiem vairs nav starp dzīvajiem. Šodien Aleksejs izglāba 2 ievainotos. Viņu pašu atrada mirušu trepju telpā. Infarkts. Visu nakti raudāju. Piekritu strādāt teātrī. Ar teātri neesmu bijusi saistīta gadus 25. Aizraujoša vide. Patvērums melnajā kara laikā. Man uzticētas kostīmu skices un skulpturāli skatuves veidojumi Sofokla Lugai Elektra Vahtangova teātrī. Domāju par komponista Pētera Čaikovska un kinorežisora Aleksandra Dovženko portretiem. Manuprāt, Dovženko ir ļoti talantīgs, bet darbu viņam nedod. Kur lai meklē taisnību? Sapnī redzēju Alekseju Andrejeviču. No rīta vēl dzīvoju ar sajūtu par mūsu tikšanos. Brīvība. Maģisks vārds. Rīgā kara padome grib nojaukt brīvības pieminekli, kas uzcelts par tautas ziedojumiem. Tas noteikti nedrīkst notikt. Man komandē uz Rīgu. Ceru, ka izdosies glābt Kārļa Zāles monumentālu darbu. Manī taču mazliet vēl ieklausās. Man patīk Kārļa Zāles vērienīgais rokraksts, ansambļa svinīgā monumentalitāte un skaidrā ideja. Neesmu cilvēks, kas dzīvo atmiņās, bet pagātne ir tikai tas, kas ir jau noticis, bijis un aizgājis. Muhina dzimte ir tirgotāji, kas uz Angliju un Dāniju pirms revolūcijas eksportē linu, kaņepes un maizi. Viņam Rīgā pieder lielās tirgus noliktavas, koku zāģētavas Sarkandaugavā
un īres nami Maskavas Forštatē. Vera Muhina atsakās no ģimenes īpašumiem sabiedrības labā. Man ir citi ideāli. Jūtos nogurusi un viena. Kritiķi raksta, Muhina savos portretos ir laba raksturotāja, bet nereti viņas darbos saskatāms naturālisms, atkārtošanās un štampi. Var jau būt, ka esmu visu pateikusi, un nekam citam kā pedagoģiskajai praksei, un goda amatiem vairs nedara. Portals, revenge remains unknown, and to all erring mortals their way by love is shown. And guided forth by friendship's hand, they journey to a better land. Formu nevar piepildīt ar virspusēju žestu. Tā ir nepieciešama patiesa iekšējā dinamika. Un skulptūrā monumentalitāte nav kvalitātes definīcija, bet gan mākslinieka domāšanas veids. Tēlniecībā mieru un kaislību var attēlot tikai mākslinieks, kas to apzinās. Jo mākslā, kas uzrunā cilvēku, ir gan skaistais, gan neglītais, kas atgrūž un apbur vienlaicīgi. Dārgais Josif Vasrionovičs, kopš Parīzes starptautiskās izstādes esmu kļuvusi slavena. Bet neviens no maniem 6 jaunākajiem maketiem, ieskaitot Čaikovska portretu, nav izpelnījies mākslas padomes uzmanību. Es strādāju tukšgaitā. Man ir 58 gadi. Vēlos vēl šo to paveikt, lai atstātu pēc sevis skulptūras kā liecības par mūsu valsti un laiku, kurā dzīvojam. Es jūs ļoti lūdzu pasteidzināt padomes lēmumu. Ir sāpīgi apzināties, ka tik daudzas rūpīgi izstrādātas skices un maketi nekad neiegūst tēlniecības objektam adekvātu formu. Jaunais gads. Skaistākie svētki, lai visu sākt no gala, ar jaunām cerībām. Bez Alekseja Andrejeviča. Man patīk to svinēt ģimenes lokā. Sevi par mani tik sirsnīgi rūpējas. Cilvēkā stiprākā laikam ir ticība. Sev, savai tautai un valstī. Tam, ka viss beigās būs labi
un nokārtosies. Ir tik svarīgi ticēt. Glītām bildītēm un tēliem vienmēr piemīt dekadences pazīmes. Ārējā, nevis iekšējā pārdzīvojuma forma. Bet mākslai ir jāmāk saviļņot un aizkustināt. Esmu pārliecināta, ka lielākā daļa formālistu ir vāja rakstura cilvēki. Bet negribu piekrist, ka iepazīšanās ar šo žanru un manas formālismu studijas negatīvi ietekmējušas manu tēlniecību. Mākslinieki nevar un nedrīkst būt viens otram līdzīgi, jo katrs no viņiem nāk ar savu laikmeta pasaules un mākslas redzējumu. Gribu izdarīt ko tādu, kam agrāk vienmēr ir pietrūcis laika. Kaut ko labu sev un savai dvēselei. Laiks iet tik ātri. Ar prātu to nemaz nevar aptvert. Katram laikam ir savs iekšējais pulkstenis un sava zvaigžņu stunda. Ideāli mākslas tēli reālajā pasaulē zaudējuši savu vērtību. Pienācis laiks izpildīt kādu savu vēlēšanos, strādāt pie komponista Pētera Čaikovska pieminekļa. Čaikovskim šai skulpturālajā ansamblī jābūt iegrimušam mūzikas pasaulē. Ir svarīgi, lai tēls izstaro garīgo spēku. Monumenti abās pusēs, garš solis garām gājējiem. Lai viņi var apsēsties un mirkli pabūt kopā ar mūziku. Gribu atgriezties pie skulptūras, kuru miniatūrā atved no Parīzes pirms 35 gadiem. Tā ir neliela etīde, kas man īpaši dārga. Raudošā meitene.
И не слышу я милые звуки, милый, как я счастлива с тобой. Одинок, не знаю отрады, ты ж на сцене шантари поешь за бриллианты цветы и наряды. Ты путилом себя продаешь. Ты позор и падение узнаешь, но ты вспомнишь, быть может, как я ненаглядный меня называла и трава. Я твоя.